Līdz ar vasaras un skolēnu brīvlaika sākšanos bērnu traumatisms kļūst par vienu no aktuālākajām problēmām. Mediķi norāda, ka traumām bērnu vecumā ir raksturīga sezonalitāte ar maksimālo uzliesmojumu vasaras mēnešos, kad bērni brīvo laiku pavada aktīvā atpūtā. Vidēji dienā vasaras mēnešos Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā palīdzība tiek sniegta pat līdz 150 bērniem dienā, kuri guvuši dažādas traumas. Jāņem vērā, ka bērniem ir vasaras garais brīvlaiks un liela daļa bērnu uzturās pilsētās. Un, protams, mums ir jārēķinās ar to, ka brīvajā dabā, tātad spēļu laukumos, sporta laukumos, arī neorganizētās sporta nodarbībās, ja bērni gūst dažādu raksturu traumas. Protams, ir lēkātāji uz batuta, ir braucēji ar velospēdiem, ir skrituļotāji. Tajā pašā laikā diezgan liels ir arī sakosto bērnu skaits, kurus sakoši dažādi klejojoši suņi, kaķi, protams, neiztrūkstoši autotraumu skaits. Vasarā viens no iecienītākajiem aktīvās atpūtas veidiem ir peldēšana. Vecāki īpaši aicināti padomāt par drošību, atpūšoties ūdens tilpņu tūmā, neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepārbaudītās vietās. Pirmais ļoti svarīgais uzdevums ir vecākiem informēt bērnus, kas ir droša vide un kas nav droša vide. Ja mēs, piemēram, ņemam vērā to, ka ļoti daudz bērni noslīkst dažādos atklātos ūdens avotos, baseinos, jūrā, ezerā, upē, tātad viens ir skaidrs, ka bērnus nedrīkst laist vienus pašus, peldēties, vienmēr būtu jābūt kādam pieaugušajam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt ļoti uzmanīgiem atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā un ievērot elementāru piesardzību, jo arī laba peldēt prasme nevienmēr spēs paglābt nelaimē. Ja nelaime notikusi, nekavējoties jāzvana glābšanas dienestam 112. Piezvanot uz 112, jums ir jācenšas nomierināties, un pat ja jūs nezināt, kur jūs atrodaties, ir jāatbild uz dispečera jautājumiem. Galvenais, kas glābējiem ir jāzina, kas ir noticis un kur ir noticis. Atceries, glābēji nevar ierasties dažu minūšu laikā. Tādēļ pievērs apkārtēju uzmanību, sauc pēc palīdzības un tad mēģina glābt. Bet nekādā gadījumā nemeties ūdenī glābt, nesagatavojies. To drīkst darīt tikai tad, ja tev ir kāds peldlīdzeklis, jo slīcējs dēļ noguruma un apjukuma nekontrolē savu rīcību. Viņš cenšas pieķerties pie glābēja. Un tādās situācijās var noslīgt gan slīcējs, gan glābējs. Ja slīkstošais ir tuvāk krastam, mēģina padot viņam kādu peldošu priekšmetu, koka gabalu vai pamest dvieļa galu, siksnu, bet pats galvenais – zvani 112 un izsauc glābējs. Davai, turies! Davai, Kristap, turies glābi! Kristap! Tad, kad mēs esam izvilkuši cilvēku no ūdens, vienmēr vajag sākumā veikt reakcijas pārbaudi. Tas nozīmē, mēs viņu pakratām aiz pleca un skaļi uzrunājam, pajautājot: "Halo, vai tu mani dzirdi? Kā jūties?" Halo, tu mani dzirdi? Un vērojam, vai ir atbilde no šī cilvēka. Ja no šī cilvēka atbildes nav, tas nozīmē, ka viņš ir bezsamaņā un tūlīt pat ir jāizsauc ātrā palīdzība. Skrien pēc ātrās palīdzības. Pēc ātrās palīdzības izsaukšanas tūlīt pat nekavējoties mēs pārbaudam elpošanu. Ja cietušais mums neelpo, uzsākam ar 30 sirds masāžām un 2 mākslīgām ieelpām. Savukārt, ja cilvēks mums elpo, viņš ir jānogulda stabilajā sānu pozā, lai saglabātu elpceļus atvērtus un lai pasargātu no aizrīšanās ar atvemto kuņu saturu, jo pēc slīkšanas bieži vien cilvēkam var būt spontāna vemšana. Ja ir bijis slīkšanas gadījums, kur cilvēks ir izglābts un viņš ir pie samaņas, obligāti ir jāsauc ātrā palīdzība. Obligāti šis cilvēks ir jānogādā mediķu uzraudzībā.
Jo pat, ja liekas, nekas nav bijis, ūdens var nonākt telpceļos un var radīt vēlīnas problēmas, kas var attīstīties pēc dienas vai divām. Pat it kā liekas, ka jūtās pilnīgi normāli, bet šīs sūdzības un pēkšņi nav var iestāties pēc kaut kāda laika. Peldoties nepazīstamā ūdenstilpnē, tu pakļauj sev papildus riskam. Tu nepazīsti šo ūdenstilpni, tu nezini, kāda ir krasta. Tu nezini, vai ūdenī ir bīstami priekšmeti. Diemžēl pārgalvīga un neapdomīga rīcība uz ūdens bieži kļūst par nelaimes cēloni. Vecākiem ir rūpīgi jāpārunā ar bērniem aktīvās atpūtas traumu riski, neaizmirstot par drošības līdzekļiem. Ja bērnam tiek pirktas skrituļslides vai skrituļdēlis, tad vienmēr komplektā jāpērk ceļu, elkoņu, plaukstu sargi un, protams, arī ķivere. Speciālisti uzsver, ka bērnu traumatismu izdotos ievērojami samazināt, ja tiktu ievēroti elementāri drošības pasākumi un lietoti nepieciešamie aizsarga līdzekļi. Runājot par tām traumām, kuras notiek ārpus mājas, gandrīz katru gadu aptuveni 200 bērnu gūst dažāda rakstura, dažāda smaguma traumas auto ceļu satiksmes negadījumos, gan kā braucēji, gan kā gājēji, gan kā velosipēdisti, kuriem nav šī atstarojošā veste, kuriem velosipēdi nav aprīkoti ar, piemēram, skaņas un gaismas signālu, bez aizsarga cepurēm, neparedzētā vietā uz ceļa šķērsojot. Un, protams, diezgan liels ir arī šo te neorganizēto velosipēdistu skaits. Un diemžēl tas attiecās gan uz Rīgu, gan arī uz lauka rajoniem. Braucot ar velosipēdu, tam jābūt tehniskā kārtībā un jābūt aprīkotam ar bremzēm. Ja braukšana notiek vakarā vai nepietiekams redzamības apstākļos, tad velosipēdam obligāti jābūt aprīkotam ar dzelteniem atstarojošiem elementiem sānos. Priekšā jābūt iedegtam baltas krāsas lukturim un aizmugurē sarkanas krāsas lukturim. Braucot ar velosipēdu, svarīga ir ceļu satiksmes noteikumu ievērošana. Ja brauc ar riteni, rādīt pagriezienus, zināt pareizi, kur braukt, neapdraudot ne sevi, ne citus. Un šīs lietas, kas kopumā jau nav sarežģītas, bet par tām droši vien vajadzētu padomāt. Ja mēs braucam ar riteni pa pilsētām vai kaut kur tālāk, vai arī lauku reģionu, droši vien padomāt par drošāko maršrutu, kā labāk aizbraukt, lai nav jābrauc, piemēram, pa dzīvākajām ielām vai pilsētu lielākajām ielām, varbūt var atrast citus maršrutus. Tas galvenais ir, ka katram jāpārvietojās pa savu vietu. Gājējiem tā ir ietva, mašīnām brauktuve un velospēdistiem velo infrastruktūra, velo celiņi, velo joslas. Ja katrs pārvietojas pa to, tas ir visdrošākais veids. Tādēļ, ja mēs braucam ar velospēdu vietās, kur ir velo joslas vai velo celiņi, noteikti izmantojam tos, tas būs drošāk. Braukt ar velosipēdu patstāvīgi pa ceļu atļauts no 10 gadu vecuma, ja nokārtots velosipēda vadītāja eksāmens un iegūta velosipēdista apliecība. Vecākiem vajadzētu arī sekmēt un aicināt bērnu šos eksāmenus kārtot un mācīties, jo nokārtojot eksāmenu būsim daudz maz droši, ka bērns vismaz pamatnoteikumus zinās. Eksāmenam var mācīties CSDD mājaslapā, kur ir šie jautājumi. Ir speciāla lapa izveidot bērniem .csdd.lv, kur var mācīties dažādu vecumu grupām, dažādiem atbilstoši vecumam ir šie mācību līdzekļi, un arī šī mājaslapā var pieteikties un nokārtot eksāmenu. Tas nav grūti, 10 jautājumi, 10 minūtēs šos eksāmenu var nokārtot un saņemt apliecību. Bērniem līdz 12 gadu vecumam braucot ar velosipēdu jāvelk aizsarga ķivere. Nodarbojoties ar skrituļu lidošanu vai braucot ar skūteri, ar drošības ķiberi vien nepietiek, ir vajadzīgi arī roku un kāju sargi, jo viens kritiens var traumēt ne tikai galvu, bet arī nobrāzt vai pat salauzt roku. Savukārt ceļu aizsargi ir ļoti būtiski, jo satraumējot ceļu bļodiņus, tas var radīt sarežģījumus uz mūžu. Traumas moments ir jāparēdz. Mēs nevaram ar vecākiem izrunāt visas lietas, un mēs nevaram arī lūgt, lai vecāki ar bērniem izrunā visas lietas, bet ir jāparēdz, kur drīkst braukt ar velosipēdu, kādā laikā tas notiek, vai velosipēds ir aprīkots ar gaismas signālu, vai ir šī veste. Mēs būtībā ļoti daudz varam novērst šīs traumas, vai autotransportā ir drošības sēdeklīši, kur viņi ir novietoti, vai ir noregulēti šīs drošības jostas, vai bērni viņas lieto. Pēc statistikas datiem autovadītāji Latvijā drošības jostu lieto 80% gadījumu.
viņu blakus sēdētāji 75%, bet no aizmugurējā sēdeklī sēdošajiem katrs otrais brauc nepiesprādzējies. Ceļu satiksmes un drošības direkcija sākus kampaņu, kurā aicina piesprādzēties arī tos pasažierus, kuri sēž auto aizmugurējā sēdeklī. Mēs zinām, ka drošības josts jau no laika gala ir bijis tāds drošības garants tam, ja notiek negadījums, ka viņš jau var glābt. Tas skaitās pagājušā gadsimta viens no lielākiem izgudrojumiem, ģeniālākiem pasīvās drošības jomā tieši auto visā vēsturē. Viņš patiešām, es domāju, ka šiem gadiem ir glābis noteikti simtiem tūkstošu, varbūt miljoniem dzīvību. Šī bērnu problēma vēl ar vienu atkal ir ļoti aktuāla. Vienu mirkli likās, ka cilvēki to ir vecāki sapratuši, bet laikam aug jaunā paudze, kur negrib to domāt. Bērni klejo pa mašīnām, atrodas starp priekšējo un pakaļējo sēdeklīti un sadursmes brīdī. Tāpat nevajag būt sadursmei, arī strauji bremzējot, viņi var gūt ļoti, ļoti nopietnas traumas. CSDD īpaši uzsver vecāku atbildību, norādot, ka maldīgi ir pieaugušo pārliecība, ka avārijas brīdī kliepī sēdošo bērnu izdosies noturēt. Pat pie neliela ātruma 20 kg smags bērns iegūst 1 tonnas svaru. Ir bijis tā, ka vecāki apgalvo, ka viss kārtībā, tā kā avārija notikusi, es noturēju. Bet aizvedām mēs visus cietušos, ir ceļš bērns, pēc ceļa satiksmes negadījuma, tā ir augsta enerģijas trauma, vedam uz slimnīcu novērot un tur diagnosticēt tiešām nopietnas bojājumus. Tas, kas mūs dara bažīgs, ir tas, ka mēs redzam, ka ikdienā pārvietojoties šajos transporta līdzekļos bieži vecāki neliek tos bērnus sēdeklīšos vai nepiesprādzē. Un bērns, brīvi pārvietojas pa automašīnu salonu, tad viņš tur stāv kājās un tā tālāk. Un tad, kad autovadītāji tiek apturēti un tiek jautāts, par to nav padomāts, tad atbilde parasti ir, man te vietas krustojums no bērndārza līdz mājām, vai te no veikala līdz mājai, un tie iemesli dažādi, bet katrā ziņā ir jāsaprot, ka tas negadījums vai šī avārija var notikt jebkurā brīdī, un tad, protams, šis bērns tiek pakļauts risku grupai. Vairāk, ja mēs runājam tieši par tiem cietušajiem, kas ir cietuši arī traģiskajos negadījumus, tā vairāk jauniešu problēma. Tieši nevis bērnu, bet jauniešu problēma. Tie ir 20 gadnieki, apmēram tā līdz 25 gadi, kur parasti sakāp mašīnā 5 vai pat vairāk, un tad viņi vispār uzskata par tādu pašsaprotamu lietu, ka drošības josts nav jālieto. Tieši pagājušā gadā iezīmējās tas, ka bija šīs vairākas traģiskās avārijas, kurās gāja bojā vairāk cilvēku, un neviens no viņiem nebija piesprādzējis. Kampaņa Dzīvības josta uzrunā sabiedrību ar iespaidīgu videoklipu, kurā uzskatāmi parādīts, kas notiek sadursmes brīdī un kādas var būt sekas, ja aizmugurē sēdošais nelieto drošības jostu, cik smaga kļūst viņa galva un ko ar to var izdarīt. Ķobis, ķirbis, čāņiks, lampiņa. Sauc kā gribi, bet tā ir un paliek mana galva. Es varu to iztukot da jebko. Es varu ierēkt, iekost, iesist un noskūpstīt. Mana galva var visu. Arī nogalināt. Avārijas brīdī tava galva kļūst par smagu akmeni. Ja neesi piesprādzējies, tās sašķaidīs priekšā sēdošos. Domā ar galvu. Sprādzējies arī aizmugurē. Sargājiet sevi, sargājiet savus bērnus, sargājiet savus līdzgaitniekus, sprādzējieties ne tikai priekšā, bet arī aizmugurē. Un sprādzieties neatkarīgi, kā vienmēr saku, mēs te pat maz gabaliņu pabrauksim. Diemžēl avārijas notiek arī ļoti bieži turpat pie mājām. Vienmēr, tikko kā iekāpjāt automašīnā, tā pirmais ir piesprādzējieties. Aicinām pieaugušos atcerēties, bērni mācās no saviem tuviniekiem. Vienmēr ar savu rīcību rādiet piemēru un tādā veidā māciet bērnam, kā pareizi uzvesties. Vienlaikus aicinām parūpēties par drošību. Braucot ar riteni, skrituļslidām vai citādi aktīvi atpūšoties, lai vasaras brīvlaiks būtu priecīgu mirkļu pilns. Noteikti vajag iet svaigā gaisā, kustēties, braukt ar riteni, skrituļot, tas noteikti ir vajadzīgs. Bet nekādā gadījumā neaizmirsīsim par drošības pasākumiem. Domāju, tad visiem būs jauka un droša vasara, un to es jums arī novēlu.